spārnotais draugs Maksis. Šodien ir svētdiena. Tētis iesaka pavadīt dienu laukos, tikai trietā. Mamma, Jans un tētis. Urā! Iesaucas Jans. Mēs jau sen neesam bijuši piknikā. Tik tiešām, mamma atbalsta šo domu. Es sagatavošu maltīti. Jans un viņa tētis ieliek saliekamo galdu un krēslus mašīnā un pārdomā, kur viņi dosies. Viss ir sagatavots, durvis noklauts un aiziet. Uz mežu, sauc Jans. Es zinu lielisku vietu. Mēs tur bijām aizbraukuši ar skolotāju. Tur ir lieli koki un ir dzirdamas dzīvnieku balsis. Izkāpis no mašīnas, tētis izskatās ļoti apmierināts. Tev bija taisnība, manu zēnu, šī nore ir patīkama. Jans apēd salātus un sviestmaizi un pieceļas. Pēkšņi no tuvējā krūma viņš izdzird pīkstienus. No līgzdes izkritis putniņš. Viņš to uzmanīgi paņem saujā un izstiepja roku. Aiziet, lido, čuksti Jans. Bet putniņš ir vai nu pārāk maziņš, vai arī pārāk noguris. Jans aizskrien pēc cepumu kārbas. Tā ir tukša, jo gardēdis Jans to jau izēdis. Jans ieliek savu atradumu starp cepumu drupačām un skrien pie vecākiem ar lūgumu atgriezties mājās. Jans var atstāt kartona kārbu atvērtu. Putniņš ir tik vārgs, ka nespēja aizmukt. Atpakaļceļā zēns ar putniņu klusiņām runā, lai viņu nomierinātu. Uf, esam atbraukuši. Es par tevi rūpēšos. Gan jau redzēsi, tev ar mani būs labi. Jans aiznes kārbu uz savu istabu un noliek uz rakstām galda. Tad viņš meklē kaut ko mīkstu, lai izklātu kārbā. Gatavs! Viņš ir atradis vates pikucītis no vannas istabas. Nekas, ka mamma bārsies. Viņa atnāk un nemaz nedusmojas. Pasaki, māmiņ, ar ko es viņu varētu pabarot? Tu varētu viņam iedot gabaliņu no savas smalkmaizītes. Zini, no tās, kas tik garšīgi smaršo. Labi, sarunāts. Jans piekrīt dalīties savā launagā. Viņš mēģina pabarot putniņu. Ak, nē, muļķīti, smejas mamma. Putni neēd no dakšiņas. Sadrupini šo gabalu un iedod tikai dažas drupačas savam draugam. Neaizmirst viņu pacienāt arī ar ūdeni. Jans putniņu nosauc par Maksi. Maksis pierod pie jaunās dzīves. Kad Jans ir prom, viņš atstāja Maksi būrī, lai pasargātu putniņu no kaķa. Turklāt Janam nepatiktu, ja Maksis kādu dienu aizlidotu neatvadījies. Tikko zēns atgriežas mājās, viņš atver būra durtiņas. Maksis lidinās pa istabu, nolaiž uz Jana galvas. Maksis ir kļuvis par īsta Jana draugu, un Jans pavada daudz laika sarunājoties ar putnu. Jana draugi, citi zēni, brīnās, kā putns klausa Jana saucienam. Maksi, nāc šurp! Čiu, čiu, čiu! Pavēl Jans. Nekustieties, viņš saka zēniem, kas ir sasēdušies uz gultas. Maksis kā parasti paceļas spārnos no aizkaru stieņa, kur viņš sēž, un nolaižas uz lepnā Jana pleca. Vai viņš atlidot arī pie manis? Jautā Liks. Man tā nešķiet, viņš tevi nepazīst. Mazos lidoņus ir ļoti grūti pieredzināt, lielās Jans. Bet viņš jau labi lido, piebilst Gita. Viņš ir izvesaļojies. Vai tu nebaidies, ka viņš aizlidos? Baidos.
Es zinu, ka tas reiz notiks, tomēr ceru, ka tas nenotiks tik drīz. Kad bērni aiziet, Jānis pārdomā Gitas teikto. Tas viņu uztrauc tik ļoti, ka viņš grib pārbaudīt. Ar Maksi uz galvas viņš atver viesistabas durvis un iziet uz terases. Putns skatās pa labi un pa kreisi. Viņš iztaisnojas un izstiepj kaklu, bet nelido prom no līgstas. Ak, es zināju, ka tu nelidosi uzreiz prom. Nāc, iesim mājās. Bet Jānis saprot, ka Maksis tomēr drīz aizlidos. Istaba ir par mazu tādam, kuram ir spārni. Kādu rītu Maksis nosēžas uz atvērta loga malas. Brīdi viņš novēro citus putnus, tad uzšaujas gaisā, taču drīz viņš atgriežas un uzmetas uz Jāna pleca. Jānis ir sapratis. Jā, es zinu, tu gribi aizlidot. Labi, lido pie savējiem, bet laiku pa laikam apciemo mani. Ja loks ir ciet, paklāvē pie rūts ar knābīti. Es tevi gaidīšu.